braukt ar sabiedrisko transportu. Mums jau kļūst tagad tā kā par likumu, ka pilsētās, kurās ir laba infrastruktūra, viņu vajag izmēģināt. Tad šajā pilsētā mēs braucam ar tramvaju, kurš ir ātrs, moderns, ir gustāsies virzienos, un biļetes tu var nopirkt vairākos veidos. Tu vari nopirkt kaut kādās uz vietas, kā papīra biļetes, principā tā Latvijā, tas e-talons, kaut kas tam līdzīgs. Otrs ir, tu vari izmantot aplikācijas, kuras ir tā kā, bet pats ērtākais ir, te, kur ir viņiem visur pie durvīm, visur viņš ir, aparāts, kurā tu vienlaicīgi izvēlies kādu biļeti, tu gribi, tev izmaiņot arī valodas, stamam tu izvēlies, kur normālā biļete, viena, un viss, un nospied maksāt, pieliec karti, samaksāt. Tikai jocīgākais, ko es nesaprotu, ka viņš neiedod nekādu papīrīti, neizdrukā nekādu čeku, neko. Es nevaru īsti saprast, iekāp kontroli, vai viņām vispār ir kontroli, kā tu var pierādīt, ka tu esi samaksājis. Mēs aizbrauksim līdz vecpilsētai, jo es izpētīju visu, kas šajā pilsētā. Viņi ir forši interesanti, bet tādi kā apskatas objekti vai kaut kas baigi interesantējas. Jāiet jāmeklē. Vismaz caur maniem meklētājiem es neko interesantu neatradu. Nesaprotu tam vietiņu, bet visi šeit nāk un ārā stāv un dzer. Mēs likām domā, ka cilvēki dzer kafiju, bet izrādās, ka cilvēki dzer liķieri. Un liķieris tiek ieliec glāzītēs un rekur ieliek to ķirslīti un visi dzer ķiršu liķieri. Is it a tradition to drink cherry how is it, liquor? Yeah, it is Ukrainian cherry liquor. Is it for this city or? It's popular in Poland. In Poland. Okay. It's very interesting. Thank you. Dziękuję. Tātad vienkārši poļiem ļoti populārs dzēriens, ko viņi izbauda. Viņš nav tāds pagaršo baigi labāks. Viņš nav tā, ka šķiedīs sāls. Viņš stiprs. Jā, viņš tāds patīkams. Nav iecinoši stiprs, un tāds, ka normāli. Bet tas esot Ukraiņu. Okay. Bet dzer viņu poļi. Garšīgs. Baigi labais, bet es norēpšu momentā. Labi, ejam. Mēs esam atnākuši līdz vecpilsētai. Tur kaut kur ir, ko es teicu, kas ir vecais tirgus. Šī kaut kāda vēstures sēka. Ilgi mēs šeit neuzkavēsimies, tāpēc, ka es domāju, ka mēs šeit apiesim riņķīt un iesim atpakaļ pusstundu tur, kur mēs dzīvojam, un iesim pa īsto pilsētu, jo šis tomēr ir tāds turistu prikals, tas pats, kas jebkurā Čehijas vietā galvenais pilsētas laukums, un tad apkārt ir viss ēstos dzertos. Lūk, galvenais tornis, banāns, gurķis pilsētā. Principā atgādina jebkuru Čehijas vecpilsētu Pilzeni, vai kur mēs tur esam bijuši, jo es visus neatceros. Un apkārt ir vecas smukas mājas, viss sēž dzer. Jā, kas? Tur un iznāk tādu. Es varēšu iet. Tur ir rakstīts, ka tur viss lapiņām ir. Es redzu, jā. Tur ir tā kā, gaidiet, mēs jūs apsēdināsim, domās, ka es gribu apsēsties. Kas? Es nokļūmēju caur loziņu, varēju redzēt. Cilvēku daudz, bet tu var pateikt, ka nav Čehija, jo neviens nedzer alu. Ok, 2-3 cilvēki dzer alu. Mājas, ka... Un poļiem jau arī tā mīlestība, ka viņi dzer nevis alu, bet viņi dzer alu un spricē klāt to sīrupu. Es neteiktu, ka tas vairs ir dzerams alis. Viņam tik ļoti patīk saldējs, ka viņi ņem kviešu aliņu, kas varbūt skābāks, un tad liek klāt kaut kādu dzērvenīti, un tur zemenīte, maļina, un ko tur vēl. Man tas liekas vienkārši briesmīgi, bet citiem garšo. Un šis ir, man liekas, tas, ko visi fočeri, tās daudzkrāsainās mājiņas, kas ir blakus šim te ārprātam. Kaut kādam lielumānī saka bijusi. Uz to pusi ļoti skaista baznīca un tās vecās latērnas. Bet Roma man ir izlatinājis, bet tā arī ļoti skaisti. Šis, protams, šis ir foršs skatiņš, bet ar acīm ir smukāk. Tā visi tā bišķiņ tuvāk. Cilvēki atpūšās, dzer dzērienus.
Baigā kustība. Pirmdienas. Kā nu tu vari dusmoties, cik tu gribi? Pulkstens ir bez 10:06 pirmdienā. Un cilvēki ir ļoti daudz. Ko darām? Ejam ēst vai ejam atpakaļ? Es nezinu, metam kapeiku. Pēc atsauksmē internetā šī esot viena no garšīgākajiem. Kā labāk, es nevienu labākajiem, bet šeit esot visgaršīgākais ēdiens. Un vietējais ēdiens. Sēžam mēs uz ielas, un forši, ka mēs sēžam, nevar redzēt, bet tā iela ir slīpa. Mēs sēžam tā kā kalniņā, pasūtījām alu, vīnu, Hana otru pusi. Un no šejienes nemaz nevar noprast, ka tā vietiņa iekšpusē, viņa ir ļoti vecmodīga, tā kā lidosēta, apmēram, kaut kas tam līdzīgs. Es ļoti iesmēju, kā izskatās viņiem iekšā toaletes. Tur galdas kaut kas, bet tad, kad tu aizies toaletu, viņi ir uztaisījuši, kā tas ir lauku sētā, kad toalete ir ar krampīti. Kā sausā toalete uztaisīta tādām durvīm. Diezgan smieklīgi. Un pat toaletes papīrs ir vienkārši uzlikts tāds uz koka. I don't have words. It's on a stick. You can clearly see it. Tā kā paēdīsim vakariņas un ļaupābu. Paēdīsim vakariņas un iesim vairs ar kājām atpakaļ. Vestpilsētā, Kāspilsētā, ja tu esi bijis Čehijā, tad tu esi bijis visās šajās pilsētās. Neko jaunu neieraudzīsi. Bet pats labākais, kas man šeit patīk, ir laikapstākļi. Piedod, ir laikapstākļi, kā ārā ir super silts, vienkārši neticami silts. Es tev teicu vienreiz 6 vakarā, kad pie mums mēs jau uzvilkt kaut kādu jaciņu. Tā ir tā kā vienkārši fantastika. Es nesaprotu, kā tas var būt. Pūš silts vējš un 24, 25 tagad, kad jau saule ir iet uz leju. Ir fantastiski. Vienkārši smadzenes nespēja to. Anna, tev otrādāk binoklis ir. Nevar izstāstīt to sajūsmu, cik forši sajūta ir. Pasūtīju 100 gadiem, es neesmu dzēris alu kaut kur ārpus mājas vispār. Agrāk braucu tur katru piekdienu uz Vecpilsētu, tad tagad beidzot var pacelt smago kausas gaidu. Zini? Cik garšīgs alus. Pasūtījām ēdieniņš, beidzot atnācis. Mums jau saulīt rietais tevis, bez spīd. Jā. Siļķe ar āboliem. Ak, Dievs, nē. Un tādu kā bišķiņ saldu sieru. Saldu sieru? Tā kā saldais ir šis. Šis kā saldais garšo. Zini, tu, kad uztais... Iedomā vienkārši pagaršot. Jā, pagaršot. Es jau tik ļoti esmu drunk no tā viena alus tukšā dušā, ka... Kad uztaisi plācmaizei to virsiņu taisa augšā no krējuma, cukura un... Super dīvaini. Jā, labai. Āboli saldā sierā. Un vēl es pasūtīju atsevišķi gurķīšus un kartupeļus. Man tos gurķīši vienkārši ir čupa uz šķīvi. Es nezinu, kaut ko paņēmu vienkārši, kas bija rakstīts spring menu. Jo Polijā īpaši neēd laikam vistu vai putna gaļu. Es it kā atteicos. Džinkuja. Es kādu, vai kas man pēnu, Alis sēna man uz skrekla. Es atteicos no cūgaļas un cenšos vispār gaļa mazākais. Viņiem ir tā, ka bija tikai vai nu pīle, vai nu visti saknes. Ne pīle, ne visti saknes, es negribu. Kaloriju patēriņš ir tik milzīgs, ka prasās kaut ko kārtīgi apēst. Mēs sēdām kartupeļus, vēl kaut ko no ārpus, pēc stundas sev ēst gribās, tur šausmīgi. Tā kā labu apetīti zināsiet, kur var atnākt. Kā es neko, jāpagaršo, es varētu teikt, ka šis ir kaut kas super garšīgs. Nē, tie tradicionāli ēdieni. Šeit ir tradicionāli, jā, šis ir poļu virtūte. Mēs ņēmām, lai būtu interesantāk. Jā, blakus aizmugurē bija vēl viena forša vietiņa, bet, šoreiz kartaļiglā uz šo vietiņu. Šeit tā kā tā saucās, izšāva jau. Tev pie čeka atnes, lai tu neesi pārāk apvainojies, tev atnes arī ķiršu šeriju, kas principā garšo, nezinu, vienkārši pēc garšīgas šmigas, pēc uzkāps. Jā, bet nav beigas stiprais.
tāds... Nu, 20 grādīgs. Nav arī crazy salds. Viņš ir salds, bet nav tā, ka, zini, Nē, citreiz ir, nav. ka tu iedzer un... Nē, garšīgs. Es pagājušajā vienkārši man nepatīk ķiršu garša. Nevis ķiršu, bet zilskātus. Bija super. Es jūtos laimīgs, jūtos ļoti labi. Es filmēju visu laiku citus. Tāpēc man kaut kas ir izsities uz sejas un man ir sarkani pleķi. Tāda sausa āda zem acīm un izskatās. Tagad no abās pusēm. Un es patos, tu vienkārši tā kā sausa āda. Jā, it kā būtu alerģija. Vakar man ir iesas sākās. Es nezinu, what the hell is going on. Jo cilvēki gāja, tur putekšņi, svāzēt pauzes. Un visi šķauda, visi, alerģijas, te puņķojās. Man it kā nav alerģijas, bet varbūt es sākušās. Visagās. Visi liekam bērnu somā, pusstunda kājām, ejam atpakaļ uz dzīvokli. Čau. Paēdām, jo, ko tu neredzi sevi? Paēdām Vecpilsētas krogā, kuram ir viens no labākajiem vērtējumiem. Otrais ēdiens, 2 uzkoda ēdiens, un kas tev tur bija papildus gurķi. Man bija lielais alas, mazais alas, Alisai bija vīns, un pa visu kopā mēs samaksājām 30 eiro. Kas ir vispār nekas. Tik garšīgi pieēsties un porcijas lielas. Tā ka es paēdu un Hanna pabaroja. Ko? Nu, viņi tur runā visu laiku kaut ko. Es tikai tagad iedomājos, ka es taču neatslēdzu to mikrofonu. Es biju atstājis kopš vakardienas ieslēgt tikai priekšā mikrofonu, tā kā pusi no dialogu jūs nedzirdējāt nekas, es centīšos uzlikt subtitrus. Ervins ir idiots vienkārši. Noņēma miķi, lai nedzird to Paw Patrol, kas tur fonā gāja vakardienu, un nenomaņa apakaļ, lai skan abi mikrofoni. Taču pat neko nerunāju nevienā momentā, man liekas. Nu cerams, ka viss bija dzirdē. Ļoti stilīga pilsēta. Poznaņa rullē. Šeit var redzēt, ka notiek kaut kāds renovācijas, tiek plēsts nost vecajām ēkām. Tramvajs te ir vienkārši kaut kāds Zaķi mums 16. nedēļ. Ļoti stilīgi te viss ir. Nepaspēja visu pat nofilmēt. Bet pilsēta saka pārvērsties, man liekas, tā kā viņi spiež ārā mašīnas, un lai būtu tikai un vienīgi tramvaji. Jo tramvaji tā iet tik šausmīgi šķērsta krustām. Gan jau, ka kaut kur rāda arī, cikos viņam jāiet ir. Ekar ir otrais, pasmēs, cikos būs. Tā kā 19.44. Pēc 2 minūtēm gaidam, ņemam? Tu tur braucam? 2 minūtes. 1 minūte. Jo Hanai pēkšņi savaidzēs tolit, un mums tad jāskan. Jāiet vēl ir cik? 17 minūtes jāiet. Bet varbūt ejam 17 minūtes, papļāpāsim ar viņu. Ejam, čiepa. Skriesim. Tā, tu domā, tu kuru multeni skatīsies vakarā? Skatīsies Ķepa patruļu vai Jimmy Jammy? Jimmy Jammy, es atdomāju. Sen neskaties Jimmy Jammy, jaunā top multeni. Es nevaru sagaidīt. Iesim. Ja mēs gribam vēl paskatīties pilsētu, ko? Dizains ārpusīt, rekur otrais nāk. Kafē restaurācijā, jā. Mēs skriesim ar kājām, mēs būsim ātrāk pat tramvaju. Mēs skrienam, mēs aši. Nezinu, tās pilsētas attīstās viņiem. Un tā, ka tu redzi jauniešus un cilvēkus, un visi ir kaut kā saģērbušies, un visi ir stilīgi, crazy tādi. Tādā ziņā, ka nevienam nav kaut kādi, nezinu, kā lai pasaka, aizspriedumi, ka cilvēki ir visādi crazy, tādi paši crazy kā mēs, varbūt ne tik ļoti, bet kad cilvēki jūtās brīvi
Un tu var saprast, ka šeit nav sabiedrība, kas viņus ierobežo ar to, kā viņi izskatās. Meitenes uz ielu dejoja, citi staigāja. Es pat nezinu, kādu stilu, kaut kāds neo-gotu punks. Un visi jūtās labi. Un tas ir forši, ka pilsēta ir tāds, kā man patīk, ka pilsētā ir vēsture. Kad vienā pusē mums ir šāda skaista arhitektūra, tad pa vidu uzpeld debeskrāpes, tad pa vidu mums ir pils. Un Milzu pils, re, kur Hanna skatījās. Un tad meitene ar pilnīgi milzīgo dibenu iespīlētu legingos var braukt pa ielas vidu, un aiz viņa brauc kabriolets. Un neviens nepīpina viņai, ka viņa brauc pārāk lēni. Čāri braucaši nezinu, kuriem fano, ka var pastīties uz dibenu, nevis uz traffic džemu. Nu, super, un te brauc velosipēdisti, jo tā visa ieliņa ir velosipēdiem, un reku viņi turpinās. Tur nekas cits nedrīkst braukt. Nē, mašīnas var braukt? What? Ko? Tad tur var braukt mašīnas? Tad es vispār esmu apjucis. Kā viņi paši saprot, kur drīkst braukt, kur nedrīkst. Un pa vidu iet tramvajs 2 virzienos. Bet sajūta, ka visi ļoti organiski saprot, kuram ir jābrauc, kuram jāatrodas. Un te ir kaut kāda pils, kura ir remontā. Bet ļoti daudz velosipēdistu un kā pa brīnumu, ļoti maz visādi to laimu skūterīšu. Lai arī viņi ir gan laims, gan bolts, un jums strādā arī tāpat aplikācija, kas Latvijā, bet es viņus neredzu. Laikam nav vajadzība. Es tā kā pie mums Ogrē. Viņi mētājas pēc katiem 20 metriem. Strīpiņas, jā. Kas? Jā, es rādu. Šajā pilsētā arī ir tā ļoti interesanta lieta, kā muzejs, kurš sastāv tikai no Lego, kur izstāstīt Polijas lielākie notikumi, kā arī celtniecība, attīstība, bet ar Lego. Viņš nestrādā pirmdienās. Viņš strādā rīt no 10 rītā, un viņš atrodas kaut kur pie tā tilta. Saucās History Lego vai kaut kā tam līdzīgi tā. Cilvēki teica, kas ļoti interesanti, jo milzīgs, kā lai pasaka, tie konstruktori, kas saukt, ir milzīgi, nevis tādi maziņi. Veseli kari attēlot ar Lego cilvēciņiem. Interesants koncepts. Jums gan nav interesanti šādi skatīties, jo visi ir ļoti tālu, bet manām acīm ir ļoti naisiņš. Pilsētā ir atnācis, viņiem tas skaitās pavasars, man gan sajūta, ka ir vasara. Neskatās izskatās, ka velosipēdisti stāv kopā ar automašīnām, principā blakus. Aizausos. Lūk, ko redzēt, kā pareizi jādara pilsētā. Vecā māja ar mansardu stāvu tādu dekoratīvo, un jaunā māja piebūta blakus un turpinās tādā pašā formā mansardas tēvs, un vēl māja savā starpā ir savienots. Alis to pamanīja. Es nepamanīju, jo Hanna man visu laiku kaut kā saka. Un jaunais ar veco mījās, tas man pats mīļākā tēma, tāpat kā Vudžā, kad ir vecās mājas, neogotika, un tad tur minās strītārts un mūsdienas. Tāpēc, ka vajag atrast, kādās lietas sadzīvo, miedarbojas, nevis atrast to, kā viņām savā starpā cīnīties, tā kā tie lohi, kas tur karo. Un mēs pagājām apakšā, lai izietu cauri ar tuneli, uz pārējo ielu. Un te pa vidu tiek izmantots speisiņš. Un te pa vidu skaties, notiek kaut kāds... Te var trenēties boksā vai kickboksā. Kur jūs esat redzējis kaut ko tādu? Ka pazems ejās, ka tu tā kā Rīgā iet no stacijas uz tirgu, iekšā ir boksa studija. Tas ir... Zini kā, parasti agrāk tas bija tā bīstamā vieta, kur tu apzuks. Taču kickboksā diez vai tu gribēsi kādu no viņiem apbižot. Jā, diez vai tu to čaliņu gribētu kaut ko piesieties pazemes tunelī. Vai. Un visur ir eskalātori arī. Nav tā, ka ej kā par kājiņām. Tikai tagad saprast, kur pusi mums ir. Taisni.
Ļoti, ļoti kruta pilsēta. Vienkārši skauž maksimāli. Tur? Tur ir tā kā vesela pilsēta zem zemes. Nav tā kā bišķiņi. Oh. Te nebrauks viņš, ja es uzkāpšu? Ne? Damn you! Man jākā vēl pakāpieniem. Pumpējam musīšus, vai ne? Merkur. Jā. Paspējām. Nu re, kur ir boltiņš, laims un dots. Viņiem, redzi, savu pieturu uztaisīt hop and go rakstīts. Viņus laikam nevar nomest, kur tu gribi. Re, kur ir punkts numur 3122. Jā, mēs ejam taču ļoti ātras podiņu, cik vien varam. Jā, izskatās, ka mēs ejam super ātri. Tūlīt būsim, Hāna, re, kur nākušies krustams, mēs esam mājās. Tā kā reka var atrisināt arī nevis aizliegt, bet ieviest oficiālos stāvlaukumus, kur tu drīkst šos skūterus atstāt.